Un tā ir pasaules attīstība, kur valstīs, kurās straujāk attīstība, cenas straujāk aug, bet līdz šim Latvijā cenas tiešām ir mazaugušas. Tālākais ir atkarīgs tiešām no tā, vai kā mēs sekojam līdzi, mēs akceptējam cenas, neakceptējam, no darba samaksas pieauguma, no nodarbinātības pieauguma un dažādiem faktoriem, bet tā ietekme pēdējos gados tām valstīm, kas ievies eiro, bijusi salīdzinoši maza tieši no eiro. Tur daudz citi faktori ietekmējuši. Algas augsts. Bet šobrīd jau var iepazīties ar tām veiktā cenu monitoringa rezultātiem kaut kādā brīdī? Viņš ir pieejams un var pasakot līdzi, bet konkrēti tādu kā reportu veidā es domāju, ka tas noteikti nāks. Nu, bet ko tas nozīmēs man kā cilvēkam, kurš aizies uz veikalu nākamā gada 2. janvārī? Nu, man līdz būs tāds ziņojums. Es sapratīšu, ka pagājušajā gadā, tas ir šogad jūnijā, kaut kas maksāja tik, pēc tam septembrī tik, un ko es no tā visa varēšu izlobīt? Es domāju, ka šeit ir galvenais... Nu, kāpums būs. Kāpums jebkurā gadījumā, es jau teicu, inflācija Latvijā būs tā, ka pat labam viņi ir apmēram 1% mums ir. Viņi salīdzinoši gada vidējā, viņi salīdzinoši maz. Latvijā vai jebkurā no Baltijas valstīm inflācijas līmenim jābūt starp 2–3%. Mēs redzam, Lietuvā viņi ir tādā līmenī, Igaunijā pat lielāk, dēļ tā, ka tur ekonomika ir augusi straujāk un darba samaksa tieši bijusi būtisks ietekmētājs. Nu, šai gadījumā, ko var darīt? Acīm redzot, jebkurš var izvērtēt, vai tā cena ir adekvāti augusi, vienkārši viņu boikotēt, vai nepirkt, vai citur pirkt. Tur jau nav cita veida, un attiecībā tas mums ir godīgs tirgotājs, ir ievies koncepts un arī sekos līdz konkurences padomu citi, lai šeit nerastos kaut kādi neadekvāti cenu kāpumi. Bet Latvijā, manuprāt, tas ļoti svarīgs faktors ir, kad eiro nomināls ir mazāks kā lats. Mums nozīmē, ka cenas tieši nomināli skaitļos viņas būs lielākas, un tāpēc cilvēkiem, manuprāt, būs tieši jo sevišķi lielāka uzmanība. Un tas nav Igaunijas gadījumā. Igaunija tiešām, kā paši Igauni teica, viņi sevišķi neskatījās. Tur 14–15 kronas bija par eiro, tur kaut kas pamainījās 1, 2, 10, 20 centi, viņi tā neskatījās tam līdzi, bet mums būs sevišķi pievērst uzmanību, ja mēs esam tam retām valstīm, kam palīdz nomināls, pieraduši pie mazāku nominālu, tad būs lielāks. Tā kā es domāju, tur jāsako līdzi, un tur nav tāda konkrēša recepta. Mēs varam sodīt, mēs varam boikotēt, bet reāli tas tomēr ir uz katra, vai tirgotājs grib zaudēt apgrozījumu, pieņemsim, vai kāds pakalpojums sniedzējs. Es domāju, šeit arī morālā atbildība ir. Un mēs tomēr visi kopīgi vienu darbu darām, un nevajadzētu no tā kādam iegūt sevišķi lielāku peļņu. Es domāju, tas ir atbildības jautājums. Mēs jau pieminējām to, ka nekādi īpaši procesi vairs nevar apturēt nevienā virzienā, ne iekšzemē, ne arī ārpus Latvijas uzņemšana eirozonā, bet tomēr šis Latvijas iedzīvotāju atbalsts eiro ieviešanai joprojām saglabājās diezgan zems. Vai šī ir cilvēku neizpratne, vai tomēr ir kaut kādi citi apstākļi, kāpēc cilvēki joprojām nepiekrīt šai idejai? Atbalsts aug, un viņš turpinās augt. Uz kā pamat jūs esat? Es domāju, ka pirmkārt tas ir nenovēršams fakts noticis, un iedzīvotāji tomēr redz, ka ekonomika iet uz priekšu, kad dzīve pakāpenes uzlabojās. Un arī Eiropā aizvien mazāk ir negatīvu ziņu. Vislielākais traucējums, manuprāt, bija tas, ka īsti nezināja, vai eirozona paliks kā valūtas zona, vai šeit sāksies sabrukums. Un mēs redzam, ka tās negatīva informācija no dienvidu valstīm viņa sarūk, aizvien mazāk ir. Un tas nozīmē to, ka nekur eirozona nepaliks. Viņi turpinās eksistēt, un tās valstis, kas tur ir iekšā, viņām būs jārespektē tie likumi, kas ir rakstīti jebkurai no eirozonas valstīm, kas ilgstoši netiek respektēti. Un ja mēs sajutīsim, ka tās ziņas kļūst aizvien tādas stabilākas un mazāk ir negatīvo ziņu, nozīmē arī sabiedrībai radīsies tāda sajūta, ka tomēr eirozona arī sevi tomēr pakāpenes sakārto. Tas ir galvenais pašs Latvijas sniegums. Mēs redzam, eirozonā rādītāji kopumā un Eiropā ir slikti, mums tomēr ekonomika aug. Straujākais nodarbinātības pieaugums ir arī darba samaksa aug straujāk nekā tomēr tika lēsts. Tas parāda, ka mēs varam arī šos šokus izturēt un kad Latvija tomēr ir pietiekoši pārmainījusies krīzes laikā. Tā kā es domāju, labas ziņas no Latvijas un pēc iespējas mazāk sliktu ziņu no Eiropas arī radīja šo fonu. Jāsaka, valsts ieņēmuma dienesta vadītāja Nelija Izdakova ir iesniegusi atlūgumu un, protams, tādu amatpersonu noiešanu no skatuves, ja tad drīkst teikt, izraisa ārkārtīgi daudz dažādas minējumus mēdījos, ir izskanējušas ziņas par to, ka tas ir bijis saistīts ar kādu politisku spiedienu, vai jums ir komentārs par šo? Nekāds politiskais spiediens nav. Es pasakot manu darbību, tur nekāda politiskā spiediena, kaut kāda stipra dīvaina lēmuma nav bijuši, nesaprotami. Šis ir Nelijas Izdakovas pašas lēmums. Mēs vairāku mēnešu garumā esam pārunājuši. Es lūdzu viņai ilgāk strādāt, bet tomēr viņa izlēma beigt 10. jūliju.
Un tas ir personisks lēmums, un tur tiešām jārespektē cilvēku izvēli ir un vēlme tomēr attālināties no darba. Bet katrā ziņā šeit nekas nemainās. Un arī mēs, kā pienākumu izpildītāji, šodien virzīsim viņas vietnieci Ināru Petersonu, kas ir nodokļu bloka vadītāji, kas ir ļoti svarīgākais, manuprāt, bloks tieši. Un Ināra Petersona ļoti liela pieredze ir strādājusi valsts dienestā un arī kopsolījot Neliju Iezdakovu. Manuprāt, pats svarīgākais mums tiešām ir stiprināt sadarbību ar iedzīvotājiem, ar uzņēmējiem, pastiprināt iekasējumību, un lai šī iestāde kļūtu aizvien efektīvāk un sadarbībā novērtētāk. Tā kā tas, manuprāt, ļoti svarīgi. Mums ir uzlabojumi gan muitas jomā, gan finanšu policijas jomā. Tur mēs atstājam esošos vadītājus. Viņiem tiešām ir daudz ko darīt, bet arī ir tiešām redzami sasniegumi, bet tieši nodokļu bloks ir pats masīvākais, un tur ir daudz gan skaidrošana, gan dialogs, gan sadarbība ar uzņēmēju organizācijām. Manuprāt, tas ir tas pats kodols, un mēs gribam no šā kodola tiešām izvirzīt arī jauno vadītāju. Ja, bet Ināra Petersona būs pienākuma izpildītājs noteikti laiku. Tas nozīmē, ka tiks meklēts jaunais dienestu vadītājs. Tad 2 jautājumi, pēc kāda principa tas tiks izraudzīts un kad tas varētu notikt. Jā, es virzīšu arī Ināru Petersonu kā vadītāju. Un cik tuvā laikā tas varētu Tas ir atkarībā no nosacījuma un reglamenta. Mēs uzreiz nevaram iecelt, ir vajadzīgs pienākuma izpildītājs, bet katrā ziņā tā ir mana tāda vīzija un redzējums, un mēs viņu virzam. Ja mēs... Vēl arī par nākamo gadu ekonomikas ministrs Daniels Pauļots jau ir izteicies par to, ka elektrības cenas varētu nākamgad būtiski kāpt, nosaucot pat tādu, prātam, nekā neapturam šajā brīdī ciparu par 40%, tālāk tiks analizēts no kuras puses tas cels un tā tālāk. Kā tas varētu ietekmēt vispārējo situāciju, jo tas nozīmē, ka daudz pakalpojumu sadārdzināsies, cenas sadārdzināsies. Kāda varētu būt tiešām tā reālā situācija, vai tas ir reāls? Es domāju, par 40% nerunāsim. Iespējams, tas varētu būt pie sliktākā varianta, bet mēs tomēr šeit gribam arī redzēt, ko mēs varam caur valsts budžetu darīt. Kā zināms, valsts budžetā ir daudz pieprasījumu, bet šis ir viens no tādiem, kur jādiskutē būtu, kādā veidā mīkstināt nenovēršam enerģijas cenu pieaugumu. Tas būs pakāpeniski, bet mums nevajadzētu šokus uzreiz. To vajadzētu novirzīt tā, ka tas pakāpeniski pieaug. Bet cik mēs cieši to varam sasaistīt ar lēmumu, vai valdība atvērs šo te brīvo tirgu mājsaimniecībām vai ne, un kad šis lēmums varētu būt? To es nevaru pateikt, vai tiks atvērts. Viņš ir nobremzēts, un es neesmu pārliecināts, ka viņš šogad tiks atvērts. Tur jāprasa ekonomikas ministram, bet es domāju, ka diezgan vai tas šogad notiks. Un tātad neatkarīgi no tā šogad šis tarifu kāpums varētu būt jau šajā gadā? Es domāju, ka viņam vajadzētu būt lēznam, sabalansētam pa gadiem, nevis pēkšņi vienā gadā leciens. Un skatīsim, kā mēs varam kopīgiem spēkiem skatīties, kā mēs varam budžetu iesaistīt. Budžetā ir daudz pieprasījumu, bet šī viena lieta, kas varētu mīkstināt. Ja jūs pieminat budžetu, kādā veidā jūs domājat izmantot budžetu, tādu kā spilvenu? Zināmā mērā kompensācijas mehānismus jāskatās, cik mēs varētu atvēlēt tam līdzekļus. Vienkārši, mēs redzam, kādā veidā mēs esam pat Vācija. Vācija visu uzgrūdus ir uz mājasaimniecībām. Savukārt uzņēmējiem, principā, tas sadārdzinājums gandrīz pēdējos gados nav vērojams. Ļoti disproporcionāli, bet tās valsts dažādi rīkojās. Mums jāstāsta, kā mēs varam. Mēs nevaram acīm redzot to visu izdarīt, uzliekot mājasniecībām. Mums jāstāsta, ko mēs no budžeta varam paņemt, izlīdzināt visi, kad visi piedalās cenu piebremzēšanā. Ir dažādas situācijas dažādās valstīs, tad mēģina daudzas valstis sabalansēt, jo tā ir problēma ne tikai Latvijā, daudz kur citur. Skatīsim. Bet tas nozīmē kaut kāda veida atlaides iedzīvotājiem, vai tas nozīmē kaut kādu subsidējumu? Es domāju, ka tas nozīmē, ka valsts no savas puses uzņēmās zināmā mērā kaut kādu spilvenu, respektīvi. Izmaksu daļu. Jā, tā kā es domāju, precīzāk šo nerunāšu, bet katrā ziņā no budžeta mēs arī mēģinām saprast, kā mēs varam palīdzēt, jo budžetā ir daudz svarīgs jautājumi, bet izskatās, ka enerģētikas, energoresursu cenas un elektrības cenas ir viens no tādiem ļoti svarīgiem. Bet ja jūs pieminat mērenu elektrības cenu kāpumu vairāk gadu laikā, tad varbūt ieskicējiet, kas jūsuprāt ir mērens pieaugums, tiešām runājot par šī un nākamā gada periodu? Man ir tā grūti pateikt. Es domāju, ka apmēram 10–15% tas būtu tāds saprotams kāpums. Ja? Jebkurā gadījumā, es nedomāju, ka tas turpinātu uz daudzu gadu garumā. Agrāk vēl mēs būsim savienoti ar pilnīgi integrēti Skandināvijas, Baltijas energoresursu tirgu. Es domāju, ka parādīsies ar daudz pozitīvu tālāk pienesumu, kuru mēs redzēsim kaut kādas cenas stabilizāciju, varbūt kaut kādā brīdī pat kritumu. Bet tuvākie pāris gadi tādi, kad kamēr mēs piemērojamies un attiecībā arī par šīm
OIK lietām, tur ir vajadzīgs kāds laiks. Bet jautājums jums kā finanšu ministram atbalsts, kas tiek maksāts par tā dēvētās zaļās enerģijas ražošanu, faktiski subsidēšanu, tas ir loģisks un samērojams? Viņš nav sevišķi loģisks, bet, diemžēl, tie lēmumi tādi ir bijuši iepriekšos gados. Nav pārāk, tas ir tāds, skaidrs, tāds politiska veida kaut kāds projekts, principā, ir bijis jau, viņš ir jau daudz gadu garumā, 10 un vairāk. Jo galu galā tad bija jāsaprot tiem lēmumu pieņēmējiem, kur tas beigās ir novest Latvijas iedzīvotāju un uzņēmēju, teiksim, situāciju, maksājot par tik sakāpinātu kompensējumu energoresursu klātbūtni. Tā kā tas bija tas skrējiens uz nekurieni. Bet galu galā tiesiskās paļāvības princips ir ļoti grūti arī šeit apstrīdēt. Tā kā tas ir bezatbildīgs solis. Problēma tāda, ka beigās to nāksies apmaksāt no valsts budžeta, un jautājums, vai jums ir kāds aplēses, cik daudz naudas tas var prasīt? To es nevaru labāk pateikt, bet skaidrs, ka jātiek to situāciju galā. Un tas skrējiens uz pārāk zaļu ekonomiku bijis neadekvāts. Tas ir noteikti ļoti labs bijis tiem politiski pietuvinātiem uzņēmējiem, dažādām jomām. Ir skaidrs, ka atjaunojami energoresursi laba lieta. Tos nevajadzētu beidzot nosaukt un pateikt, kuri tie ir? Man liekas, kurš var paskatīties, kam ir vēja parki un dažādi HES un vēl pārējās lietas. Es nevaru tā komentēt, bet katrā ziņā tās ir lietas, ko vajadzēja, man liekas, apjaust, uz ko tad Latvija beigās aizies, kurš par to beigās maksās. Tā ir, diemžēl, tā ir tāda lieta, ar ko jārēķinās tuvākos gados, bet, katrā ziņā, gan jau risinājums mums būs un kāpums būs pakāpeniskāks, lai nebūtu šoks, nevajadzētu mums šokus pieļaut. To mēs nevaram atļauties. Paldies jums par sarunu. Lūdzu. Mēs šajā rītā sarunājamies ar finanšu ministru Andri Vilku, un tātad turpinām šobrīd 900 sekundes vēl ar citiem šīs dienas jaunumiem. Un šodien aprit 20 gadi kopš darbu sācis Latvijas okupācijas muzejs, un tāpēc tas rīkos svinīgu sarīkojumu. Foto izstādē pirmo reizi publiski varēs apskatīt visu muzeja ziedotāju elektronisko sarakstu, kā arī pret ziedojumu varēs iegūt jaunāko muzeja suvenīru. Tā ir paskartīšu sērija ar aizkustinošiem stāstiem par muzejā izstādītajiem priekšmetiem, kurās iestrādāta kolekcionēšanas monēta ar arhitekta Gunāra Birkerta nākotnes nama skices attēlojumu. 1993. gada 1. jūlijā tika atvērta pirmā izstāde par Latvijas okupāciju 1940. gadā. Tā plašākai sabiedrībai atklāja daudzus Latvijas okupācijas aspektus, piemēram, PSRS militāro intervences gaitu Latvijā, Čekas veiktās Latvijas pilsoņu slepkavības. Turpmākos gados muzeja ekspozīcija tika papildināta, līdz muzeja stāsts aptvēra periodu no 1940. līdz 1991. gadam. Līdz šim ar to ir iepazinušies jau vairāk par 1 miljonu apmeklētāju. Muzeju dibināja bijušās Trindas un Latvijas entuziastu grupa. Turpinām ar ārvalstu jaunumiem, un no šodienas Horvātija ir oficiāli kļuvusi par 20.